Nu ko, jauna diena un jauns video. Un šodien parunāsim par to, ka tu vari būt skaista, gudra, talantīga, bet tomēr stāvi uz vietas. Kāpēc? Tāpēc, ka tu pārāk daudz skaties uz citām. Un nē, es nerunāju par iedvesmu, es runāju par salīdzināšanu. Šajā video izstāstīšu par to, kā tas apstādina tevi un nogalina tavu personīgo zīmolu. Sākumā salīdzināšana izskatās pavisam nevainīga. Tu skaties uz citām, kā viņas runā, ko viņas saka, kā viņas izskatās, kādu cenu viņas prasa par savu pakalpojumu, cik bieži parādās, kur un kā. Un tas šķiet, ka tu iedvesmojies, bet patiesībā, kas notiek? Notiek salīdzināšana, notiek iekšējā cīņa un apstādināšana, jo tu nevari tā kā viņas, tev nesanāk tā kā viņām, tu neizskaties tā kā viņas un vēl daudzi, bet kas traucē augt tev un parādīties tavam personīgajam zīmolam. Kamēr tu salīdzini, tu nerunā ar savu balsi, tu neesi tu kopē. Un tad, kad tu kopē, kas notiek? Tavam personīgajam zīmolam nav balss, jo nav tevis. Personīgais zīmols ir par personību, par tevi, par tavu balsi, tavām vērtībām, tavu izskatu, tavu dzīvi, tavu produktu, par tevi. Tāpēc salīdzināšana un kopēšana tā ir pauze, kurā nekas nenotiek, kaut gan tev šķiet, ka tu taču skaties, iedvesmojies un atkārto. Un tālāk notiek tas, ka tevi rodās nesaprašana. Tu taču dari, tu taču runā, bet cilvēki jūt. Saki, ko gribi, cilvēki jūt to nepatiesumu. Viņi pat jūt to, ja tu tagad, ja es tagad lasītu jums šo tekstu tepat kaut kur blakus, jūs to justu. Es nelasu, es runāju to, ko es zinu, es runāju to, ko es pati piedzīvoju, ko es pati mācu savā mentoringā būt par sevi. Tāpēc salīdzināšana ir tas, kas tevi apstādina, un tu to dari apzināti. Tavam zīmolam ir jābūt ar tavu balsi, ar tavu viedokli. Atceries to, un tagad ejam tālāk. Un šīs tālāk ir tas, kas man ļoti patīk, tas prēmijum, tas, ko visi grib, ne visi daudzi, un tu domā, kā tad dabūt to prēmijumu? Nu tad lūk, tas prēmijums nekopē, prēmijums ir ar savu balsi, prēmijums ir oriģināls, prēmijums ir unikāls, drosmīgs, redzams, skaļš, konkrēts ar savu es. Ar skaidru pozicionējumu un personīgo brendu. Un tad, kad tu kopē, parādās trauksmīte, parādās tomēr nezināšana, jo tu vienkārši atdarini. Tāpēc mans ieteikums apstādini sevi. Ja tu kaut ko redzi un gribi izdarīt tieši tādu pašu, apstādini. Padomā, kā tu to izdarītu, kā tu unikāli pasniegtu līdzīgu informāciju, vai kā tu gribētu runāt. Un vienkārši runā, lai dārā savu balsi. Ko es pamanu bieži vien savā darbā, ka meitenes sāk vai nu pierādīt savu esamību, savu pozīciju, savu stāju, savu produktu, pakalpojumu, personīgo brendu, vai nu slēpties. Jo salīdzināšana vienmēr noved pie šī, jo tu jau neesi tu kopē. Tu salīdzini, tu sevi noniecini, tu sevi noliec otrajā vietā, tu mēģini atdarināt, parādās skaudība, parādās stresiņš, parādās izdegšana, un cilvēki to jūt. Kā tu domā, vai cilvēki vēlās pirkt no tā, kas pats sev netic? Vai cilvēki grib nākt ar to līderi, kurš kopē, atdarina un kuram nav sava balss? Negrib. Tāpēc lūdzu, piefiksē brīdi, kad tu mēģini kopēt, apstājies un ieklausies sevī, uzdod sev jautājumu, kā es gribētu runāt par šo, ko es gribu nest šai pasaulē. Pārstāj kopēt, parādi savu unikalitāti un tu redzēsi, kā cilvēki nāk pie tevis, pie tava personīgā brenda un kā viņi pērk tavu pakalpojumu un būšanu ar tevi. Lai tev forši iet, tiekamies nākamajos video, un ja tev šis šķita noderīgi, padalies arī ar citiem, lai mēs pārstājam kopēt, lai mēs katra laižam ārā to savu unikalitāti.